Vai cenām būtu jāaug, vai viņas augs vai nē? Es domāju, ka Latvijai viena no lielām problēmām ir vēl joprojām tā pagātnes atbūtne par lielo krīzi. Igors tirgo īpašums un tagad saka, ka cenas nav augstas. Kredīts ir slikts vai labs. 99% viss saka slikts. Visiem ir tā sajūta, ka cenas ļoti kritīs. Bezdarba līmenis. Bezdarba līmenis ir ļoti zemā līmenī. Tagad Altuma iet tā kā pirmie pa priekšu, jā, ledlauža reģionos. Es domāju, ka latviešiem ir diezgan sāpīgi. To, ka tu aiziet pusdienās, tev jau jāsamaksā ir ne 5 eiro, bet tuvāk 10 eiro. Banka varētu vairāk iesaistīties reģionos daļā. Statistika rāda par to, ka algas kāpj, viņi sakāp visā Baltijā. Jā, bet Igauniem tā filozofija mazliet savādāk. Viņi to īpašumu pērk, es negribu teikt pat, ja nevajag, bet ja viņi var, jā. Kā tu iesāktu šo sarunu, ja tu iesāktu, Kaspar? Es droši vien iesāku, ka ir 1 mēnesis aizvadīts 26. gadā. Jā. Kas parasti ir tāds ierasts nekustamā īpašuma tirgu, viņam jābūt tādam rāmam. Jā. Es domāju, ka jau nāk arī tādi pilni dati par iepriekšējo gadu, un tad ciparos viņi arī var mazliet tā ietērpt un apstīties, kā tad ir gājis un kā tad mums sokās. Jā, tā jau laikam ir, ka februāris ir tāds grāmatvedības īstenībā jaunais gads. Tev ir visi skaitļi redzami, tu viņus visus vari salikt, un tad beidzot mēs varam apskatīties, kā ir gājis. Dāmas un kungi, šodien pie mums ciemos ir Kaspars Sausais no Luminor bankas. Čau! 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 Prieks tev redzēt šeit. Apusēji, prieks šeit būt atkal. Man ļoti patīk tā prezentācija, kur tu biji sagatavojis mums vienā pasākumā partneriem par to, kā ir gājis pagājušajā gadā mums, un ne tikai mums, bet arī mūsu kaimiņiem, Igaunija, Lietuva. Tā kā šodien mēs parunāsim par hipotekāro kredītu, kreditēšanu, un tā skaitā, kā mums iet uz Baltijas mērogā, uz Baltijas fona, lai mēs saprotam trendus un tādas lietas. Jā, parasti mēs dzirdam aizvien biežāk to sentimentu par lietuviešiem, par igauniem, un tad mēs varētu paskatīties, kāda tā situācija pašlaik tur zīmējās. Un droši vien mēs arī varam pieskaties tai tēmai par to, kā mēs jūtam, vai mūsu nekustamā īpašuma tirgus dinamikas kaut kā sāk ietekmēt arī Latvijas un Rīgas nekustamā īpašuma tirgu. Droši vien tas arī ir tāds temats, kā mēs varam pieskarties. Ļoti noteikti, un īstenībā arī tu drīkst pieskarties taustiņiem un ierakstīt komentārā, kā tev liekas, vai cenas ir mums jau pietiekami tādā kaut kādā līmenī pieejamības, vai cenām būtu jāaug, vai viņas augs vai nē, vai tas ir adekvāti, kas šobrīd notiek, jo mēs skatīsimies uz Lietuvu un Igauniju un Latviju arī tā kā kopumā. Mums interesē jūs viedoklis arī. Viesi nenāk tukšām rokām, un tu esi atnācis ar šo prezentāciju, kas ir... Man ļoti patīk redzēt skaitļus, bet pirms skaitļiem man patīk šis tavs sagatavoties, kas ietekmē kreditēšanu. Ko tu pieminētu kā nozīmīgāko zobratu pagājušajā gadā? Es domāju, ka tas viens no nozīmīgākajiem zobratiem bija Eiribor, kas tomēr ir joprojām cilvēku prātos un ietekmēs diezgan daudz to iedzīvotāju, to drošības sajūtu un to vēlmi uzņemties šīs saistības. Kopumā raugoties, man liekas, uz pēdējiem 5-6 gadiem hipotekāro kredītu nekustamā īpašuma tirgu viņš ir bijis super pārbagāts ar dažādiem notikumiem, kas vienā vai citā veidā ir ietekmējuši šo tirgu. Manuprāt, pēdējo 5 gadu laikā ir bijis tik ļoti interesanti būt šī vidē un tirgu, vērot, kas notiek, jo sākot ar Covidu. Teiksim uzreiz tā, Latvijā ir tā sajūta tāda, kad arī uz tā Baltijas fona raugoties, ja mēs to salīdzinājumu ņemam, tad es domāju, ka Latvijai viena no lielām problēmām ir vēl joprojām tā pagātnes klātbūtne par lielo krīzi, par 2009. un 10. gada krīzi. Trauma. Es domāju, ka tā ir tāda sabiedrības kopēja trauma. Pat tie... Labi, skaidrs skan. bet es domāju, ka tā arī ir lielā mērā tā ir patiesība, jo es arī eju uz skolām un daudzreiz runāju dažādu vecumu bērniem. Viens no maniem pirmiem jautājumiem, ja mēs runājam par kredītiem, ir kredīts slīks vai labs. Un 99% viss saka slikts. Bet viņiem nav nekāda pieredze un nav nekāda varbūt bijis šīs sajūta par to, kas tad ir kredīts. Un līdz ar to es domāju, ka tomēr tur ir kaut kāda tā sabiedrības tā sāpe, kur iet no paudzes uz paudzi. Un tā viena lieta, kā tā viena blakne, ko mēs redzam no tā 9. 10. gada laika, pie jebkurām mazākajiem satricinājumiem kaut kur ekonomikā, visiem ir tā sajūta, ka tūlīt cena šausmīgi kritīs. Un to mēs arī Covidā redzējām. Jā, tas bija par tiem komentāriem. Es arī gribu dzirdēt joprojām, vai ir tā pārliecība, tā sajūta, jo sabiedrības tas viedoklis ir ļoti svarīgs, jo tas ietekmē to, vai tas... Jā, un sabiedrībā ir tā sajūta, tiklīdz ir mazākais kaut kāds
tāds globālāks satricinājums kaut kādā ekonomikā, visiem ir tā sajūta, ka cenas ļoti kritīs. Jo tas ir no tā lielās krīzes, ka tās cenas bija ļoti sakāpušas un ļoti strauji krita. Un tas, ko mēs Covidā redzējām, mēnesis viss apstājās, bet pēc tā mēneša viss atsākās ar daudz lielāku jaudu un cenas negluži nekrita. Tāpat mums arī bija pie katra tāda lielāka vai mazāka iedzīvotāju noskaņojums tas būs laikam. Jā, un iedzīvotāju noskaņojums gan par to, par gaidām, par to, kāda būs cena, gan arī par to, kā es jūtos šajos apstākļos iegādāties nekustamo īpašumu un par viņu uzņemties pietiekami lielas saistības. Un tas Eiribors pagājušā gada kontekstā ir bijis diezgan ietekmējušais faktors, bet tajā pašā laikā es varētu teikt, ka pārkreditācija bija tāda liela tēma, kas varbūt jauna. Tad bija viņa liela tēma. Viņa bija liela tēma, jo par viņu daudz runāja. Vairāk runāja, kā darīja? Es domāju, ka kaut kādā mērā jā. Mēs saprotam, ka bija tās ļoti liels politiskais spiediens. Latvijas Banka bija ļoti aktīva. Tādā dienas kārtības jautājumā viņš bija ļoti aktīvs, bet viņš politiskais spiediens, tas ir tad, kad Latvijas Banka veic tādus paziņojumus, announcementus, lai motivētu vai informētu sabiedrību par to, hei, pārkreditējieties, jums tas var būt izdevīgi. Jā, Latvijas Banka bija ļoti aktīva, viņi arī turpina tāda arī būt, izveidoja visādus rīkus, visādus informatīvos materiālus, un līdz ar to šī tēma bija diezgan aktīva, bet arī pašā laikā tas, kas man personīgi varbūt liekas foršāk būtu runāt par tādu mājokļu pieejamību un par mājokļa tēmu. Jā, šī pārkreditācija, protams, viņi ir iespēja samazināt esošos ikmēneša maksājumus. Protams, ejiet un noskaidrojiet, kādas ir iespējas un kāds ietekmēs tieši tavu kredītu maksājumu. Jā. Bet man liekas daudz svarīgāk ir runāt par tēmām, kas ir tieši par mājokļu pieejamību. Bezdarba līmenis vai finansējums reģionos? Bezdarba līmenis ir ļoti zemā līmenī un viņš ir ietekmējis tikai pozitīvi šo te visu situāciju kopumā. Ja mēs skatāmies to iedzīvotāju spēju uzņemties saistības, viņi īstenībā ļoti augstā līmenī. Ja mēs skatāmies to uzkrājumu līmeni, kopējo valstī iedzīvotāji, viņš aug. Protams, ka mēs nevaram teikt, ka viņš aug tiem, kuriem tas ir aktuāli. Protams, ka viņš disbalansētas ir, bet kopumā sabiedrībā šie te finanšu līdzekļi ir, bezdarba līmenis ļoti zemā līmenī, ekonomika attīstās. Ja mēs runājam par šo te reģionu stāstu, tad šis arī ir tāds politisks jautājums. Altums ir iestartējis šajā reģionu finansēšanā. Redzēsim, kā viņiem klājās, bet kopumā... Nav vēl tā, tu kaut kāds pirmais mēnesis jau pagājis gan? Vairāk nekā 1 mēnesis ir pagājis, ja nemaldos, kā 3 mēneši pagājuši. Jau pagājušajā gadā bija sācis. Jā, viņi diezgan jau laicīgi ir tāds, ka tās tad laiks skrien ātri. Bet tur noteikti ir, es nepētīju, bet tur noteikti ir kaut kāds budžets tam visam. Tur ir budžets, bet arī pašā laikā tā budžeta ietvaros īstenībā tas potenciālais iedzīvotājs skaits ir salīdzinoši liels, jo arī tas vidējais čeks tur tiek prognozēts salīdzinoši. Tas ir maksimums, tad vidējais čeks ir daudz mazāks. Tā kā tīri teorētiski tas skaits, ar kuriem varētu šo te mājokli nofinansēt, diezgan liels. Sākotnēji Altums komunicēja to klientu interesi, bet, kā tu minēji, droši vien ir kāds apkopējums par kaut kādu pilnu ceturksni, kas ir reāli noslēgtie darījumi un kādas tās kopējās summas, es arī neesmu dzirdējis. Droši vien, ka mēs vēl dzirdēsim, kā tu minēji, februārs ir grāmatvedības laiks. Ja? Es domāju, ka gan jau, kad šo arī mēs dzirdēsim, un arī ejot uz priekšu, droši vien, ka šī būs tēma, kas tiks cilāta. Klau, bet jautājums jums bankām, tad tagad Altum iet tā kā pirmie pa priekšu, jā, ledlauža reģionos, viņi tagad finansēs, kreditēs. Es zinu, ka visas bankas arī kreditē reģionos, bet ir tur izaicinājums novērtēt, saprast, izvērtēt. Bet tad, kad Altum jau iet pa priekšu un reģionos, tur pilsētās, kas varbūt nav tik banku finansētas, jā, tagad Altums finansēs, būs tie darījumi, būs viņi redzami, būs salīdzinošie, būs varbūt citi pircēji, kas gribēs. Banka varētu vairāk iesaistīties reģionos daļ tā, un vai tas varētu motivēt banku vairāk? Ja mēs ejam detaļās, principā, kāda varētu būt atšķirība starp Altuma politiku, kreditēšanas politiku un banku kreditēšanas politiku? Ja mēs skatāmies uz klienta maksātspējas izvērtēšanu, tad bankas un Altumam ir jāatbilst vienam kreditēšanas rāmim. Es domāju, ka šī aspektā kādu maksimālo summu banka var piešķirt šim iedzīvotājiem, tas nemainīsies. Otra lieta, ko tu jau pieminēji, ir šie daudzos gadījumos ir izaicinājums par tirgus vērtību, par darījumu summām un tā tālāk. Šis Altumam arī nemainīsies, jo viņam arī ir jāizpildi tieši tie paši nosacījumi. Tātad divas būtiskas lietas jau ir identiskas. Tas, kas, manuprāt, būs tas atšķirīgais un būs mazliet veido šo te atšķirību politikā, ir tas, cik lielā mērā konkrētā iestāde skatās uz šo te konkrēto nodrošinājumu. Ne vairāk lokācijas viedoklī, bet tehniskais stāvoklis.
Nu jā, tehnisko stāvokli vienmēr izvērtējam. Es vairāk domāju par to, ka varētu būt tā, ka bankas vairāk tagad finansēs un iesaistīsies darījumos reģionos, jo būs jau notikuši, tā teikt, tik primitīvi runājot, līdzīgi darījumi. Tas varbūt vērtējumiem varbūt palīdzēs, ja tur vajadzēs vairāk būs darījumi. Bet tas jau ir būtisks moments. Nē, tas ir būtisks. No tāda viedokļa, jā, tas var palīdzēt, bet vai šī iemesla dēļ bankas būtiski mainīs kaut kādu kredītu politiku? Visticamāk, nē. Visticamāk, nē. Es domāju, ka atšķirsies jautājums par to, kādas prasības izvirza šim te konkrētiem nodrošinājumiem, kādam viņam jābūt, cik labam vai cik kādā tehniskā stāvoklī. Jā, tos vērtējums var pavilkt, un tas var palīdzēt kopumā kreditēt vienu vai citu reģionu, ja tur aizvien vairāk darījumu par tirgus līmeņa cenām. Bet es domāju, arī sabiedrības noskaņojums tur var pamainīties ar to, ka kaimiņš viens nopērk, tad jau kaut kas notiek, kaut kas var notikt, citi atkal tur... Jā, pieprasījums var palielināties. Vai izpratni par to, ko mēs arī teicām, kad cilvēki neiedomājas vai nezin, ka tas ir un paņem kredītu, nopirkt dzīvokli, tur varbūt... ne tik lielā pilsētā, Rīgā. Cerams, ka tā vilkma aizies un aizvien aktīvāks arī šis segments būs. Inflācija varbūt. Kas ar inflāciju? Inflācija ir uz augšu un uz leju. Inflācija lielā mērā, es domāju, ka latviešiem ir diezgan sāpīgi pieņemt to, ka tu aiziet pusdienās, parastās biznesa pusdienās. Tev jau jāsamaksā ir ne 5 eiro, bet tuvāk 10 eiro. Ja, es domāju, ka tas to vispārējo dzīves dārdzību arī dzen uz augšu, un pie tā vienkārši ir kaut kas tāds, pie kā ir jāpierod. Tagad bija tāda pēdējie gadi, tu to jūti tā konkrēti. Jā, un arī, ja mēs runājam par inflāciju, tad bankām ir jāņem vērā šī inflācija un jārēķinās ar to kopējo naudas summu, kas iedzīvotājiem vajadzīga, lai vienkārši saktu. Bet tas tiek ņemts vērā? Jā, tas tiek ņemts vērā. Bet tas ir ierēķināts jau tajā, ka kredītu mēnešu maksājumam jābūt tur konkrētam procentam no ienākumiem. Tas ir tur jau ierēķināts? Tas ir papildus, jā. Tātad tie 30% bija laikam, jā? Jā, 30-40% atkarībā no klienta ienākumiem, bet papildus vēl tiek rēķināts, lai nebūtu tā, ka iedzīvotājs it kā tur 30-40 var, bet viņiem ir diezgan liela saime, un tad visiem nepietiek aiziet pusdienās vai vakariņās. Tā kā ir papildus šie formulā iekšā, ir papildus aprēķini, uz katru ģimenes locekli ir kaut kāda noteikta summa, kur ir balstīta uz statistikas pārvaldes. Un inflācija ietekmē to. Un inflācija ietekmē banku katru gadu, vismaz mūsu pārstāvētā banka katru gadu pārēķina un skatās šo te grozu. Un tad izdevīgāk ir pieteikt kredītu pieteikumu kādam, kuram ir baigi vajadzīgs rakstīt, sagaidīt nākamo inflācijas skaitli kaut kādos statistikas datos, zinot, bet tiešām tas inflācijas, es nezināju, ka viņi papildus jūs vēl. Jā, mēs viņu vērtējam, jo vienkārši ir jāsaprot, cik tad vidēji statistiski vienam iedzīvotājiem ir nepieciešams, lai izdzīvotu mēnesī. Es zinu, ka tas viens 30% no 30-40 no ienākumiem, bet vēl papildus. Jebkurā gadījumā, bet bezdarba līmenis, ne bezdarba līmenis, bet atalgojums. Mēs skatījāmies, atalgojums tas no otras puses. Algas kāpj, un pat tad... Kas bija pagājušais gads, tu zini? Manuprāt, bija līdz 10. Bija diezgan labs, man liekas, 8, ja nemaldos vai kaut kas tam līdzīgs. Un pat tad, ja mēs runājam par to algu kāpumu, tad vienmēr ļoti izvairīgi jārunā par to, jo vienmēr visiem auditoriju esošajiem vai jebkur tur runājam. Visiem ir algajā, un tad tu domā. Man nē, bet statistika rāda par to, ka algas kāpj, viņi sakāp visā Baltijā. Un arī vēlāk tas būs svarīgs fakts par to vidējo algu līmeni. Jā, Latvijā ir mazliet zemāks vidējais algu līmenis. Kā Baltijā? Kā Baltijā. Nedaudz, tu teici? Jā, nedaudz, jā. Viņš mazliet varbūt sāk aizvien vairāk, varbūt atšķirties, bet tā galvenā lieta, ko es gribēju par algām pateikt, mums ir salīdzinoši ienākuma līmenis ir diezgan līdzīgs, tā atšķirība ir nebūtiska. Vai, tur nav kritiski. Tu domā vidējā alga vispār? Vidējā alga, jā. Vidējā alga Latvijā šobrīd cik ir? Ja nemaldos, bija 1800 pēdējais nopubliskotais. Lietuva, Igaunija. Es domāju, ka tur būs virs 2 vai pie 2. Es nezinu, pēdējos... Un tur jau baigi traka vairs nav, agrāk bija daudz trakāk. Pašlaik es teiktu, ka tā atšķirība nav tik būtiski liela. Šie te Igaunijas un Lietuvas skaitļi, viņi nav man no statistikas pārvaldes, bet principā tas, ko mēs ikdienā redzam,
no klientu pieteikumiem un no to, ko mēs nofinansējam, tie ienākumi ir nedaudz lielāki, ja, bet tas nav galvenā atšķirība, kas veido to atšķirību tajos tirgos kopumā. Labi, paskatīsimies pa tirgiem kopumā tālāk. Skatāmies, jā. Jā, šeit ir 9 mēnešu Latvijas kopējais kriptovaru kredītu tirgus, un tā īsi izskrienot cauri par pēdējiem 3 gadiem, lai saprastu varbūt arī to mūsu situāciju. Tad visas bankas kopumā 23. gadā 9 mēnešu nogrīzne izsniedz 521 miljonu eiro. Tie ir miljoni eiro. 2023. gadā izsniedza 521 miljonu. 9 mēnešu laikā visas bankas, 9 mēnešu laikā visas bankas kopā izsniedza šādu te apjomu hipotekāriem kredītiem. Tas pat nav gads, ok. Tas nav pat gads, jā. 24. gadā tas bija 647, kas bija tāds neliels kāpums, un mēs redzam, ka pagājušajā gadā šis te apjoms ir... divreiz gandrīz vairāk. 40% vairāk. Viņš arī būs gada griezumā, viņš būs ap 1,2 miljardi. Tu tā kā nākotnē, jo tu esi nākotnē. Oficiālie dati vēl nav. Vēl nav, bet tu zini. Oficiālie dati nav, bet tā prognozējot. Jo šis bija pirms pāris, 2 mēnešiem. Jā, šis bija pirms 2 mēnešiem mums, un arī vēl decembra dati oficiālie rezultāti nav ienākuši, bet es domāju, ka kopējais tirgus apjoms 2025. gadā visas Latvijas bankas hipotekāros kredītos būs izsnieguši nedaudz virs 1,2 miljardi. Kas ir pietiekami liels kāpums, un ja mēs skatīsimies par 23. gadu, tas būs tuvu dubultam apjomam. Jāatzīst arī, tas 23. gads bija mazliet kritums dēļ strauja Eiriboru kāpuma, bet kopumā raugoties... Starp citu, jā, tur bija pauze, pat ceturksnis varētu būt izkrits. Jā, tur bija viens tāds gausāks ceturksnis, kur bija paši augstākie šie te Eiriboru cipari, bet kopumā, ja mēs raugamies arī uz pēdējiem 5 gadiem, īstenībā tad tas kopējais tirgus apjoms bija tāds cipars salīdzināms. Bet 25. gads ir īstenībā diezgan tāds izrāvienu gads. Un tad mēs skatāmies kopējo portfeli, tad pašlaik 25. gadā uz to septembra beigām visas bankas bija izsnieguši 5,48 miljārdus. Tas ir kopējais portfels. Tas ir mūsu kopējais privātais kredīts. Jā, mājokļu iegādē. Jā, mājokļu iegādē. Mājokļu iegādē, jā. Nu, tur droši vien mēs vēl varam tur diskutēt par ķīlu, bez ķīlu, bet principā tas ir šis principā hipotekārais kredīts. Jā, ok. Un tas, ko mēs redzam, ka viņš arī atbilstoši šim te apjomam turpina arī kāpt, un tas ir tāds ļoti pozitīvs ziņa. Un, ja mēs raugāmies un zinot to, ka 25. gadā kopā jaunie kredīti būs izsniegt 1,2 un mazliet vairāk miljardi, tad uz tā kopējā portfeļa 5,48 miljardi. Mēs redzam, ka mēs esam nonākuši tādā ļoti unikālā situācijā, kur produktam, kuram ir 30 gadu maksimālais termiņš, pēdējo 5 gadu laikā mēs būsim izsnieguši virs 60% kopā bankas visas. Jā. Mēs būsim izsnieguši virs 60% no visa esošā portfeļa. Es tieši par to domāju, vai nav tā, ka pēdējā gada laikā diezgan daudz no kopējā portfolio ir? Jā. Ļoti, ja mēs skatāmies to kopējo portfeli, tad ļoti liela daļa sastāv tieši jaunu kredītu. Es īstenībā šo jautājumu tev gribēju uzdot nākamajos slaidos, jo tas tur ir acīm redzams, varbūt tie, kas nesaprata, redzēs tajos slaidos, kad pēdējā gadā izsniegtais tas kopējais kredīts ir praktiski, tu te 25, jā? Vai cik procenti no kopējā? Kopējais gads būs mazāks, jā, bet ja mēs skatāmies kopējos 5 gadus, tad principā virs 60% no kopējā portfeļa. Tas ir tā kā virs puses. Produktam, kuram ir puses? Jā, pēdējo 5 gadu laikā izsniegtie. Ja, pēdējo 5 gadu laikā. Okay. Bet pēdējā gadā varētu būt tie 25%? Nu, tad mēs varam tur rēķināt 1,1 un tur bija 5. Jā, 1/5, nu tur tā arī ir, jā. Tas ir diezgan, Tas ir produktam, jautājums, vai ir vēl vieta izaugsmai? Jā, es domāju, noteikti vieta ir izaugsmai. Skatīsimies tālāk, kur tā vieta izaugsmai ir. Tad tas momentums tad sanāk ir kā sācies. Jā, jo bija tāds ilgstošs posms, ka tas portfels bija diezgan liels tajā 9. 10. un kopš tā laika tur bija tāds liels pārāvums ganīs jaunajos kredītos. Un esošais portfels viņš diezgan labi, daudz amortizējās un viņš tiek izmaksāts. Un vienkārši sanāk tā, ka ir tāda izaugsme tirgu un vienkārši tas portfeļa tā dinamika veidojas tāda. Jā. Okay. Šis vēl projām ir tas par to... Jaunā pārdošana Latvijā kopumā visu banku pusē, un tas, ko mēs varam teikt, ka no pagājušā gada jūlija tas tirgus ir diezgan aktīvs un saglabā diezgan aktivitāte diezgan augsta.
jūlijas, vasara, kā mēs sākām to, kad janvārs un februārs varbūt nav nekad tādi nekustamā īpašuma tirgu tādi aktīvākie mēneši, arī vasaras mēneši parasti ir tādi vienmēr ar izaicinājumiem pilni tieši aktivitātes ziņā, jo tur laiks ļoti ietekmē to klientu aktivitāti. Bet jūlijas ierasti nav bijis aktīvākais mēnesis, bet šeit mēs redzam, ka viņš ir aktīvākais mēnesis bijis, un arī viņš tur, kopš tā pagrieziena punkta īstenībā tas tirgus ir ļoti aktīvs, un tā arī mēs redzam, ka ja mēs skatāmies no 20. gada, tur arī viss tā daudz maz līdzīgi, ja mēs tā vidēji... Tur bija tāds mazliet, tas Eiribor kāpums mazliet ietekmēja to... Bija mazāk? Bija vairāk. 23. gads bija... 21. nebija vairāk? Bija, pēc Covid bija, aktivitāte bija lielāka. Bet nebija tā kā tagad, tas ir pāri pa 100. Nē, viņi principā 24. gada līmenī, es teiktu, bija. Pirms tam tie 5 gadi, tā 24. gada līmenī. Tagad ir jūtams izrāviens. Tagad ir jūtams, 25. gadā ir jūtams izrāviens tādā kopējā aktivitātē. Jaunie tie ir. Jaunie kredīti līgumi. Jaunie kredīti. Jaunie mājokļi. Jauni mājokļi. Nu, tas mazliet vairāk izskaidro to būvniecību, kas notiek apkārt arī. Nu, neizskaidro, bet ir ko pirkt arī, teorētiski. Jā. Bet, no mūsu puses vienmēr gribētos vairāk. Jā, bet atkal attīstītāji runā, ka viņi ir gatavi rādīt, jau gatavs, nav tā, ka visi skrien un ķer ārā. Jā. Tas viss tāds. Jā, un te mazliet arī salīdzinām to kopējo tendenci, kāda te viņa veidojas starp valstīm, tad šeit ir jaunie izsniegtie kredīti, šeit jau ir 10 mēnešu šis te apjoms, kurš ir sasniedzis jau ir 1 miljardu Latvijā. 25. gadā būs, pilnā gadā būs vairāk. Jā, pilnā gadā visticamāk būs 1,2 un mazliet. Mēs redzam, ka 1 miljards jau ir īstenībā diezgan tāds liels atskaites punkts. Jā. Ja kopējais ir 5 un līgums ir uz 30 gadiem, tad šis ir diezgan daudz. Tā kā, vēlreiz, ja paskaidrot, kopējais portfels ir 5 pāri, 5,4 vai 5,2, un izsniegts ir 1,2. Tas ir crazy 25. gads īstenībā. Jā. Jā, un... Igaunijā tādā pašā laika periodā jaunie kredīti ir 2,4, tātad uz... Jaunie, tieši jaunie. Tātad, mēs pēc tam pasīsimies arī, cik ir kopējs, vai ne? Jā, mēs arī portfeli pēc tam pasīsimies. Mēs redzam, ka Lietuvā ir 2,7 tieši jaunie. Ja? Mēs varam teikt, ka Latvijā tas tirgus 25. gadā bija tāds izrāviena gads un ir aktīvs tirgus bijis. Tad pašā laikā mēs redzam, ka gan Igaunijā, gan Lietuvā šis tirgus ir aktīvāks. Ja pret populāciju skatās, cik cilvēki tur ir pusi vai nav uz pusi? Ja mēs skatāmies, tad Igaunijā ir, man liekas, mēs nesen šos skaidrs arī tur skatījāmies, ka ir ap 1,2 miljonu iedzīvotāji. Igaunijā, bet Lietuvā uz pusi, man liekas, ka nav, bet viņiem ir vairāk iedzīvotāji. Ir divas lietas, kas Lietuvā ir svarīgas, ir tas, ka viņiem ir lielāka iedzīvotāju skaits un arī viņiem ir vairāk nekā tikai galvaspilsēta aktīvs tirgus. Jo Latvijā un Igaunijā ļoti izteikti līdzīgi tā tirgus konjunktūra ir, ka lielākā daļa ir galvaspilsētā un ap galvaspilsētu. Un tad ir pilsētas, piemēram, nav tāda spēcīga. Nav tāda vairāk, nav vairāk, teiksim. Tad ir ļoti liela atrāviena. Ja? Mums tur ir Liepāja, Valmiera, tad attiecīgi tur Igauniem ir tur Pērnava, Tartu. Ja? Bet ļoti liela koncentrācija ir tieši tādā galvaspilsētā. Savukārt Lietuvā ir spēcīgi gan tas lokāla patriotisms daudz spēcīgāks, viņiem ir Kauņa un viņiem ir citas pilsētas. Tā arī viņiem ir tā teikt dziļāk, vairāk vietas, kur atkal tālāk perspektīva izaugsmē. Jā, viņiem daudz aktīvāks tas valsts pārklājums, teiksim, no tāda populācijas viedokļa. Tas arī jāņem vērā, ka viņiem tā ir tāda nianse. Un tad, ja mēs skatāmies, tas ir kopējs portfels, cik mums ir, tad mums ir, kā teicu, virs 5 starp 6. Un, ja mēs skatāmies uz Igauniem, tad viņiem ir 12,8, tad tas ir vairāk nekā uz pusi. Ja mēs skatāmies, jā, un tad lietuviešiem ir gandrīz 3 reizes lielāks portfels, kopējais portfels. Ja. Un tas veidojas no tā, ka mums daudzus gadus vienkārši tas jauno kredīta apjoms ir bijis gausāks. Ja. Ja mēs skatāmies arī to pašu krīzi, 9. 10. gadu, tad tas pārdošanas izsniegto kredītu apjoms Latvijā bija vislielākais un cenas bija sakāpušas straujāk. Jā. Tad mēs vissāpīgāk piezemējāmies, tas burbulis uzplīsa, plīsa. Un tad mēs tādu ilgāku laiku bijām tādā stagnācijā un tas tirgus bija mazliet sasals.
gan Igauni, gan lietuvieši atdzīvojās ātrāk, un tie apjomi ir straujāk. Un tad, kad viņi atdzīvās, viņi arī tā straujāk uzņēma to tempu. Ātrāk ir upgradeojušies, attīstījušies, ja tā drīkst teikt, investējušies. Jā, Igauniem, piemēram, ir vienmēr bijis tas somu fakts ļoti spēcīgs. Labs piemērs blakus, jā. Labs piemērs, un arī viņiem nebija tās cenas īstenībā tik ļoti sakāpuši, un viņi tiešām tik ļoti neizjuta to krīzi, un tad viņi tā kā, atgriezās. Viņiem nebija tas kritiens, kā mums viņiem nebija tik ļoti liels kritiens, viņam jau tās cenas nebija tik ļoti sakāpušas. Šeit varētu skatoties uz šo teikt, Lietuvā, ir tur 2 reizes vairāk. Mums būtu 2 reizes vairāk, mums būtu varbūt 10, jā. Bet Igaunijā tā nav. Jā, tā nav, Kur loģika tur? Tā kā te līdz galam nevar runāt tikai skatoties uz populāciju, un vēl pie tam mēs vēl neesam apskatījušies cenas. Un ja mēs apskatītos cenas, tad šis tiek gāzts arguments, jo par populāciju līdz galam šie skaitļi neatspoguļo populāciju. Jā, šie skaitļi neatspoguļo populāciju. Es domāju, ka tur ir tāds darījumu skaita un cenas savstarpējā ietekme, kur katrs kā reizinātājiem ir kaut kāds svars, un tad katra no viņām sadaļām ietekmē to. Un tad ejot arī par tām cenām, ko tu minēji, domāju, ka šis ir iespējams tas viens no tādiem faktoriem, kas vairāk interesē un arī kas lielā mērā ietekmē to kopējo portfeli un jauno pārdošanas apjomu. Tad mēs kopumā sekojam līdzi galvaspilsētu dzīvokļu tirgumu, jo tas ir tās lielākais segments. Ja mēs nesalīdzinām tur valsts vidējo cenu līmeni vai neejam šausmīgi daudz segmentos un neanalizējam ļoti tur detalizēti dažādās līmeņos, bet mēs skatāmies vidējo cenu līmeni katras valsts galvaspilsētā dzīvokļiem, jo tas ir lielākais segments. Un tad mēs no tā izdarām kaut kāds viens secinājums. Tendences vismaz skaidrāks. Jā, tieši tā. Un tad un pirmreizajā tirgu mēs skatāmies, ka Latvijā mēs varētu teikt, ka reģistrēto darījumu skaits cenu ziņā ir 2500 eiro par kvadrātmetru. Droši vien tā specifika arī ir tāda, ka jaunajos darījumos, ka tā cena varētu nākt ar nobīdi. Daudzi varētu teikt, ka 2,5 iespējams ir pa zemu, ka tagad varētu būt jau tur 2,6, 2,7. Mēs pielāgojām cenu tieši tagad, skatījāmies, kāda ir šobrīd tā situācija, un pēc sajūtām tiešām es vēlreiz varu apstiprināt, ka man liekas, ka tā arī ir. Un varētu būt, ka tā cena varētu būt lielāka, bet tad, kad tie biznesa projekti, kas ir tādi kvalitīvāki šobrīd, ka viņi tiks tā teikt nodoti un ka tie darījumi tiks noreģistrēti, tie, kas ir pa 3000, 2800 kvadrātā vairāk. Jo, ja mēs skatāmies atkal to vidējo, man liekas, ka, ja mēs skatāmies uz Bonava un varbūt Pillarpāris tie projekti un vēl, tur būs 2500, nekas tur kreizīt vairāk nebūs. Un ja mēs skatāmies to par gadu pieaugumu, tad tas ir, tā cenu ziņā tie 2% ielikām aptuveno tādu indikāciju, kas principā parāda to, ka tas cena ir diezgan tāda stabila un nav nekāda liela tāda cenu dinamika bijusi. Pat inflācija nav ietekmējusi. Īsti nav ietekmējusi, kas arī ir diezgan interesants fakts, jo tīri teorētiski, ja mēs skatāmies par cenu pirmreizējā tirgu. Konkurence, tomēr ir jau kaut kāds piedāvājums. Un otra lieta arī ir, kas ir interesanti pirmreizējā tirgu, teiksim, jo otrreizējā tirgu to cenu nosaka pircējs un pārdevējs un pieprasījums lielā mērā, bet pirmreizējā tirgu tomēr tās ir izmaksas, kas ar lielā mērā dzen uz priekšu tos cenas. Ja ir algu kāpums, ir izējuma materiālu cenu kāpums, ātrāk vai vēlāk tas atspoguļosies kvadrātmetru cenā. Nevar būt tā, ka algas turpina kāpt, izējuma materiālu cenas turpina kāpt, bet viena kvadrātmetru cena jaunajā projektā saglabājas kaut kādā līmenī ļoti ilgstošu laiku. Es teiktu, ka arī uz priekšu raugoties, ka tai potenciālam ir kur kā, bet tam mēs droši vien beigās vēl varam mazliet pieskarties par tām mūsu gaidām un ambīcijām. Ja mēs skatāmies par otrreizējo tirgu, tad šie dati par pēdējā ceturkšņa, pagājušā 2025. Gada 4. ceturksni, un mēs redzam, ka otrreizējā tirgus cenas ir īstenībā mazliet pakāpušās. Viņš ilgstoši bija tāda diezgan stabila apjomā, tas pēdējais ceturksnis ir mazliet uzrādījis tādu kāpumu. Un, ja mēs skatāmies gads pret gadu, tātad 2024. gada 4. ceturksnis pret 2025. gada 4. ceturksni, mēs redzam, ka cenu kāpums otrreizējā tirgu ir bijis 8%. Tad, kas ir otrreizējā tirgu? Otrreizējā tirgu ir viss tas, kas nav pirmreizējā tirgu. Visi dzīvokļi izņemot jaunceltnes. Jā, tieši tā. Un, ja mēs skatāmies arī uz kaimiņiem raugoties, tad ļoti, ļoti svarīga lieta par to otrreizējo tirgu, par cenu līmeņiem ir tas, ka Latvijā ir salīdzinoši mazāks īpatsvars ar renovētām mājām un mazāks īpatsvars ar
ar jauniem projektiem otrreizajā tirgu, un tas arī ietekmē to vidējo cenu. Ja Rīga vispār ļoti maz ir renovējusi mājas, līdz ar to tas arī ietekmē. Vidējais dzīvoklis Latvijā ir mazāk tādā sakārtotā mājā, ja viņa ir tāda, mums tie sērijnieki ļoti daudz, ja? Mums ir ļoti daudz arī varbūt nerenovētu māju, ja? Igaunija, Lietuva, tur viņu nav tik daudz. Un tāpēc arī nācies vairāk būvēt vai kā, un arī tā būvniecība ir bijusi daudz aktīvāka, un līdz ar to, ja tirgū tur gadā nonāk 3 reizes vai uz pusi vairāk jaunie projekti, viņi ātrāk vai vēlāk kaut kādā brīdī nonāk otrreizajā tirgū. Tas tikai normāli. Un līdz ar to tas skaits, vienkārši vienības skaits otrreizajā tirgū ar šiem te mūsdienīgiem īpašumiem ir lielāks un viņiem cenu lielāks salīdzinoši. Ja mēs atgriežamies pie pirmreizajā tirgu, tad mēs tirgus tendencēm, tad mēs redzam, ka Tallinā vidējā kvadrātmetra cena ir 4,5 Tas ir vidējā. Tā nav maksimālā. Tieši tā ir vidējā cena. Tur ir projekti arī, kas ir stipri augstāka cena, un arī projekti, kas ir arī stipri zemāk, bet principā vidējā cena ir 4,5 Tas ir gandrīz 2 reizes vairāk, vai ne? Tas ir gandrīz 2 reizes vairāk. Ja mēs pastamies tādu, pieņemsim, ja mēs gribētu nopirkt 100 kvadrātmetru dzīvokli jaunajā projektā, tad mēs redzam, ka 4,5 tas būtu ļoti daudz. Jā. Bet tad, ja mēs salīdzinamies ar Igauniju, mums tur arī viņiem kopējais tas portfolio bija 2 reizes vairāk. Tātad tas ir tas, kur teorētiski mēs varētu būt. Jāskatās tikai proporcionāli algas. Algas... Jā, noskaņojums un tā vēlme uzņemties saistības, proti... Un īpašumu arī kvalitāte, jo, ja mēs salīdzinām, tad tomēr tā starpība ir. Jā, tā starpība noteikti ir, un proti tas, ko mēs varam teikt, kad, ja mēs skatāmies arī transakciju kontekstā, tad pašlaik tas transakciju skaits, cik darījumu noteikti tirgu Rīgā un Tallinā ir stipri līdzīgs. Populācija un skaits ir līdzīgs darījumu. Novērtējums, varbūt novērtējums sanāk, ka nesakrīt, un arī kvalitāte loģiski nesakrīt, bet īstenībā, ja mēs vērtējam jaunceltnes, tad tur nav par kvalitāti jautājums. Tur ir cenu atšķirība ir ļoti liela, un tas arī veido varbūt lielā mērā to kopējo hipotekāro kredītu apjomu un arī to portfeļu apjomu salīdzinājumā ar Igauniju. Principā šis ir lielā mērā tieši cenu jautājums. Un tas cenu līmenis vienā brīdī sabiedrībā veido problēmas, un mēs redzam arī, ka Igaunijā pagājušajā gadā šis te pirmreizējais tirgus, tās cenas, viņas turpina lēnām kāpt uz augšu. Tomēr. Reģistrētās cenas. Droši vien, ka kaut kādā brīdī viņas tur nostabilizēsies, bet tādā pašā laikā mēs redzam, ka tas aktivitāte no pirmreizējā tirgus viņa pārvirzās uz otrreizējo tirgu, jo tas cenu līmenis sasniedz kaut kādā brīdī tādu līmeni, ka tas, kā tu minēji, kad arī tās algas un tā iespēja iegādāties vienkārši matemātiski iespēja iegādāties šo te īpašumu pirmreizējā tirgu paliek aizvien ierobežotāks. Jā, bet Igauniem tā filozofija mazliet savādāk. Viņi to īpašumu pērk, es negribu teikt pat, ja nevajag, bet ja viņi var, tad tā ieguldījumu pratība un tā, es domāju, arī ir viena ļoti liela atšķirība starp Igauniju un Latviju, ka Latvijā tā vispārējā tā finanšu pratība ir citā līmenī, Igauniem viņi ir citā līmenī. Es domāju, ka tu ar jebkuru Igauni var parunāt par akciju tirgiem. Par atdevēm. Tu vari parunāt par dažādām lietām, kas ir ļoti tādi finanšu pratības jautājums, par labklājības vairošanas instrumentiem, jo viņiem arī ir, pieņemsim, daudz dažādi influenceri vai ietekmeļi, kuri tieši par šo runā. Jā, un viņi, pieņemsim, viens no tādiem pieņemsim virzieniem ir, kā maksimizēt tavu aktīvu, kā maksimāli izmantot tavus aktīvus, piemēram. Ja? Un tas, ko tu saki par to, kad viņi uz to nekustamo īpašumu skatās tādu ļoti lielu investīciju. Jā, viņi tur dzīvos, bet tā ir viņiem investīcija. Igauni bieži runā par to, ka es nopirkšu dzīvokli, lai izīrētu. Jā. Laiks ir nauda arī, un kā tu teici, šodien nav izdevīgi, ir dārgi jaunceltnē. Es skatāmies otrreizējā tirgu. Kaut kas jānopērk, laiks ir nauda. Tagad tā Eiribors zemes jāņem. Jā, un tā ir, un Igauniem ir ļoti izteikti. Viņiem tā kopējā domāšana un sabiedrības līmenis par šiem jautājumiem ir pilnīgi citā līmenī. Ja? Un tas arī ietekmēs, es domāju, daudzajādā ziņā par to, ka viņiem ir mazāk iedzīvotāji, viņiem ir tas darījums skaits līdzvērtīgs kā pie mums. Ja? Tā kā tas arī ir pavisam noteikti atzīmējums punkts. Tad mēs varam pabeigt par pirmreizējo tirgu arī pieskarties Lietuvas cenu līmenim. Viņš arī ir kāpis gandrīz 10%. Lietuvas tirgus kopumā ir ļoti, ļoti aktīvs pašlaik.
Bet viņam tur ir, tu teici, ja, starpība ir cenā, jo... Jā, tad lietuviešiem specifika atšķirībā no Latvijas un Igaunijas tā, ka Latvijā un Igaunijā jauno projektu pārdod jau principā pabeigtu. Jā. Ir jau grīdas, sienas, ir kaut kāda pāris versijas, bet principā jau gatavu. Varbūt tur ir nianses par virtuves iekārtu, varbūt par kaut kādām citām mēbelēm, bet kopumā dzīvoklis ir pabeigts un tu viņā vari iet un dzīvot. Savukārt Lietuvā ir ļoti izplatīta prakse, principā lielākā daļa no visiem īpašumiem tiek pārdot ar sienām un tolts pods ir, bet principā visu pārējo tad nāk šis iedzīvotājs un vai nu ar kādas firmas vai pašu rokām ņem un dara. Tas nozīmē, ka tu Lietuvā ievācies jaunie projektā, un tu zini, ka tur būs remonts vēl vismaz kādu gadu vai divus, kad tur vāksies iekšā cilvēku un visu laiku kāds kaut ko remontēs. Jaunais projekts ar baltu apdari, pelēku jā, apdari. Tieši tā. Principā pelēkā apdara viņiem ir vairāk. Un līdz ar to mēs pie šī te ir tā gala cena, ka mēs jau pie 1 kvadrātmetra esam pielikuši 500 eiro. Tad, ja mēs aiziesim apstīsimies, cik maksā tur varbūt tas dzīvoklis, viņš būs varbūt 3000 ar kaut ko. 100. Jā, un mēs pieliekam klāt tos 500 eiro, kas ir vēl tāds kaut kāda, lai būtu salīdzinām šie dati un tāda indikācija, cik tad apmēram mums vajadzētu. Un mēs redzam, ka tas cenu kāpums bija pietiekami strauši, ap 10% īsumā gada laikā. Tas ir pietiekami strauji, ja mēs tā skatāmies nekustamā īpašuma tirgu. Un viņi ķer rokā igauņus. Un tas pirmreizais tirgus vēl tāds, kur varbūt viņi tik strauji neķer, un varbūt atšķirība ar viņiem vēl tur saglabājas. Bet, ja tādā garā turpināsies, tad es domāju, ka gadu, 2, maksimums 3 gadu laikā tas cenu līmenis izlīdzināsies, domāju, gan es dzirdēju, ka viņiem pa priekšu skrien piedāvājums. Nav tā? Viņiem ir diezgan plašs piedāvājums. Viņiem ir ļoti plašs īsumā, ja mēs skatāmies uz to piedāvājumu skaitu, viņiem ir īsumā ļoti plašs piedāvājums pirmreizajā tirgu. Tur vienkārši piedāvājums ir milzīgs, ir tā salīdzinoši mums un ar Igauniju arī. Viņi vienkārši būvē, pelna, attīsta, pērk, pēc tam jau pēc inerces. Jā, viņiem, es teiktu, protams, mēs varam skatīties gadu no gada, bet es provizoriski teiktu, kad Viļņā būvē 3 reizes vairāk no tā provizoriski jaunos projekts nekā pie mums. Tā filozofija bija tā kā, no otra gala viņi tā kā būvējam, taisam, pelnam, Igauni ieguldam, kas mums ir, un tad mēs te pa vidu. Un otrreizais tirgus ir... Jā, otrreizais tirgus viņam ir ļoti aktīvs. Mēs redzam, ka otrreizajā tirgus cenas atšķirība ir ļoti tāda acīm redzama. Ja Rīgā ir 1300, un mēs sakam, ka ir jau kāpums labs piedzīvos, tad Igaunijā mēs redzam, ka tas varbūt tas cenu līmenis ir diezgan stabils un ir 2,9 tūkstoši par kvadrātmetru. Un Viļņā... Šis ir mirklis, kad Viļņa ir apsteigusi Tallinu. Jā, tas ir interesanti, ja jaunceltnieks viņiem... Un kvadrātmetra cena ir sasniegusi 3000 eiro par 1 kvadrātmetru. Mēs varam teikt tā, ka Viļņā nopirkt otrreizajā tirgu īpašumu ir dārgāk nekā Rīgā nopirkt pirmreizajā tirgu. Vidusmērā. Protams, kad jāņem vērā arī Viļņas specifika. Kas ir Viļņas specifika? Ir tā, ka, ja mēs skatāmies uz Rīgu, piemēram, tad... Rīgas iedzīvotājs skaits mazinās. Un liela daļa populācijas, ja mēs skatāmies par tādu vidusmēra latvieti, kurš dzīvo Rīgā vai latvieti kopumā, tad viņiem tas izsapņotais stāsts ir par privātmāju Pierīgā vai dzīvošanu Pierīgā. Un to tendenci mēs redzam. Savukārt Viļņas gadījums ir krietni atšķirīgs, kur jāatzīst, ka viņiem tā vēsturiskā attīstība Viļņas ir gājusi citu ceļu, un viņiem pie Viļņas tiem novadiem vai tiem apgabaliem ilgstoši bijuši mēri, kuri tā pasīvi ir attīstījuši to pieviļņu. Okay. Ja mēs skatāmies, pieņemsim Rīgu, tad jebkurai Pierīgas novadam viņam tā infrastruktūra viņi pašpietiekami. Viņi dara visu, lai pie viņiem nāktu. Jā, un tā Rīga, principā, ir vajadzīga lielākoties, lai vecāki brauktu strādāt uz Rīgu, bet bērniem skolas, bērnu dārzi, baseinis, sporta būves, viss ir uz vietas. Tu to bērnu vadā turpat tuvumā, un pats varbūt aizbrauc uz Rīgu, plus vēl ir attālinātā darba iespējas, labi, tur 1-2 tās Rīgas dienas, bet pārējais, principā, dzīvo tur uz vietas, un tu esi tāds pašpietiekams. Savukārt, Viļņas gadījumā tas tā nav, un viņiem tik un tā vairāk vai mazāk, viņiem ir jābrauc uz to Viļņas centru vai Viļņu.
lai visu to darītu. Un tādā brīdī tas pievilcīgums tai pieviļņai ir mazliet mazāks, un tur Viļņā izteikti iedzīvotāji grib dzīvot centrā. Nu, tad, laikam, tas ir izskaidrot otrreizēju cenu, ne? Jā. Nav tā, ka tikai, ka tā Viļņa pati kā tāda vienkārši auga. Jā. Tiek novērtētāk ar vien vairāk. Jā, un tas pieprasījums koncentrējas tieši centrā. Jā. Un tieši tas centrs, kur arī vēsturiski tās cenas vienmēr ir, mums arī centrā ir lielākas cenas. Jā. Un viņiem visi grib dzīvot centrā, un viņiem tur attīstās viss, un viņiem tur būvē tur tos office lielās mājas. Un tad tur viss ap to veidojas tā pilsēta auga ap centru. Jā. Mums savukārt tā Rīgas tas attīstības tās ir mazliet cits ceļi. Bet tā kā īstenībā mazliet tā kā Lietuvai kopumā, ka tev viņš tā tiek izkliedēts, jā, tas viss tā attīstība un pieprasījums, tad mums teorētiski, vai tas ir labi vai slikti, raksti komentārā, būs interesanti palasīt, bet jā, šis ir ļoti interesanti par to otrreizējo un jaunceltņu darījumu vērtībām. Jā. Ko tu domā, kas mūs sagaida nākamgad? Kāds ir tavs... Kas notiks? Jā. Tāds visticamākais scenārijs, kas ir manā prātā, tāds visticamākais scenārijs. Tagad šis nav finansu padoms, jā, tas ir Kaspara subjektīvs viedoklis. Ja mēs skatāmies, tad kas notiks ekonomikā visticamāk? Visticamāk, mēs, protams, zinām, ka katru dienu var kaut kas jauns notikt, bet ja mēs skatāmies visticamāko scenāriju, protams, jā. Mēs turpināsim IKP attīstības prognozes joprojām saglabājas labā līmenī. Algu pieaugums varbūt ne iepriekšējā gada līmenī, bet kaut kādā līmenī turpināsies. Būs. Man kādu laiku atpakaļ viens makroekonomists teica, es viņam arī jautāju šo jautājumu, par cik tad tās nekustamā īpašuma cenas varētu kāpt. Ja? Un viņš atbildēja tādā veidā, nekustamā īpašuma cenu kāpumam ir potenciāls kāpt tiešā veidā, par cik kāpj algas. Tā bija viņa tā loģika. Nav vēl, es vēl piemestu klāt to noskaņojumu, cik tas ir gatavs vēl tomēr paņemt tai kredītā vairāk, lai ieguldītos. Un tas, tur kaut kur tā matemātika droši veidojās, jā. Bet katrā ziņā tie ir tie rādītāji, pret kuriem var atspērties, lai skatītos. Protams, ka lielā mērā to cenu kāpumu veido pieprasījums un piedāvājums. Un tie pārējie makroekonomika, algas, bezdarbs un vispārējais veido to iedzīvotāju vēlmi uzņemties vai drošības sajūtu par to, ka es esmu gatavs uzņemties šīs saistības. Kopumā es teiktu, ka tie makroekonomiskie rādītāji būs labi. Jautājums, kas notiks ar iedzīvotāju vēlmi iegādāties mājokli? Noskaņojums tā tad ir ļoti tāds svarīgs. Es domāju, ka noskaņojums būs pats svarīgākais. Jā, es domāju, ka mūsu gadījumā tas iedzīvotāju noskaņojums būs pats svarīgākais, jo tā iespēja... Mēs šeit sagaidām tātad izmaiņas, ja mēs gribam, ne jau, ko nozīmē gribam, ja mēs redzam to attīstību un kāda viņi ir kaimiņu valstīs, tad, lai mēs to momentu izmantotu un lai viņš iet uz priekšu, tad tas noskaņojums būs svarīgākais. Jā, noskaņojums būs pavisam noteikti to attīstību, kā saka, dzīves priekš tikai pozitīvs noskaņojums. Negatīvs noskaņojums. Lai cik dīvaini tas neliktos, ne? Jā, tāds ir, jā. Un, ja mēs runājam par pirmreizējo tirgu, tad es domāju, ka tur ir ļoti liels pamats, lai cenas turpinātu kāpt. Ja mēs redzam, ka tās cenas ilgstoši bijuši tādā vienā līmenī, ja algas turpina kāpt un ir inflācija turpinās un tā būvniecība nepaliek lētāka, tad es domāju arī šis te 1 kvadrātmetra cena nepaliks lētāk. Ja? Viņi turpinās kāpt, un es domāju, ka tieši tas pirmreizējais tirgus ir potenciāls, kur viņam kāpt. Par otrreizējo tirgu, es domāju, te ir tirgus diktēti noteikumi, bet es domāju, ka šeit arī ir potenciāls kāpt. Jautājums tikai par cik. Ja? Tā vidējā prognoze droši vien man būtu tāda, ja otrreizējais tirgus tās cenu kāpums varētu būt 5 līdz 10%, tad pirmreizajā tirgū tas varētu būt tuvāk 10%. Cenu kāpums kopumā. Ja? Tā uz to raugoties. Un ja mēs skatāmies arī uz šiem te algu vidējiem apjomiem un kvadrātmetru cenām, tad pašlaik Latvijā nekustamais īpašums ir salīdzinoši pieejams. Uz Baltiju raugoties, viņš ir, tā 1 kvadrātmetra cena ir pieejamākā. Lielākā mājokļa pieejamība ir vislabākā pašlaik mums. Es neko negribu teikt, bet man tāda sajūta, bet es pateikšu. Doma tāda, ka
tas noskaņojums, tāda sajūta, ka mums bieži vien ierakst tu komentāru, kā tev liekas, bet es zinu, ka ļoti daudziem pircējiem ir tāds noskaņojums, ka cenas lētākas nebūs, tāpēc es pērku. Tā loģika ir tāda. Un nevis par atdevējiem iet runa, vēl kaut ko. Vienkārši paskatot, un man tā sajūta vienkārši tāda. Neiet runa par kaut kādu labklājības attīstību, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet tīri tāda sajūta, ka vilciens tūlīt brauks, ja, un man ir jāiekāpj viņā iekšā, savādāk man būs jāstāv uz perona ziemā -25 un jāgaida nākamais pēc es nezinu cik ilga laika. Ja. Protams, ka tas ir no vienas puses kaut kādā mirklī tas tāds Scarcity, nedaudz bīstams tas elements, jo, ja mēs skatāmies par, teiksim, arī par kredītu kontekstā, tad mājoklis ir jāiegādājas, ja ir vajadzība, ne tikai tam dēļ, ka tur tā liekas, ka tur... Jā, redzi, bet es jūtu, ka cilvēki bieži par to tādā kontekstā runā. Ja? Es domāju, ka tas nav slikti tādā kontekstā, ka ir tā sajūta, kad ir īstais, ir labs piemērots brīdis iegādāties no cenu konteksta, tad man ir vajadzīgs mājoklis. Es arī ik pa laikam runāju ar dažādiem cilvēkiem, gan savos burbuļos, gan ārpus tā, un par nekustamo īpašumu tirgu, un ik pa laikam ir tā, ka cilvēki ir aizdomājis. Viņi saka, jā, bet es neesmu pārliecināts, vai tas, ko es pašlaik skatos, vai es viņu varēšu atļauties pēc gada. Tas man tā mobilizē saņemties un veikt šo pirkumu. Jā, es tagad tīrēju, es esmu pareiķinājis, ka varbūt tas nav labākais finansiāli izdevīgākais variants. Un es, principā, meklēju īpašumu, jo es zinu, ka pēc gada, 2 ļoti iespējams, ka es nevarēšu vairs atļauties viņu iegādāties, jo cena būs cita. Jā, precīzi. Un es domāju, ka diezgan bieži cilvēki ir motivēti šī iemesla dēļ. Un jāsaka, ka tas, par ko mēs tikko runājām, neko citu arī nepateica. Ja mēs runājam par kaut kādām tīri tendencēm vai uz kur pusi, tā teikt, man patīk teikt, vējš pūš, ja? Mēs apmēram nojaušam. Un tas rada tādu sajūtu, ka tomēr tās cenas, un Igors tirgo īpašums, un tagad saka, ka cenas nav augstas. Bet, ja es skatos uz Baltijas līmeni, un ja mēs skatāmies uz algām, tā tiešām izskatās. Labi īpašumu kvalitāti, bet tad atkal, es zinu, ka renovācijas aktīvi notiek, un ir, protams, dažādi īpašumu lokācijas, kur nav labākais, kur ieguldīt šobrīd. Bet, ja tā kopumā pa tirgu skatās lielos vagonos, tas tiešām izskatās, ka kad ir vieta izaugsmē, kā tu saki. Jā, pavisam noteikti. Ja mēs arī raugāmies uz to Baltijas fonu, tad nereti man ir bijis viena situācija kādu laiku apakaļ, ka es rādu šos te pašus ciparus lietuviešu kolēģiem. Viņš saka, labi, kas par statistika ir laba lieta. Parāda man kā dzīvokli, kur var nopirkt par to 1300 eiro kvadrātā. Un es varu vaļā SS un saku, šo tu var nopirkt par tādu naudu, par 50-60 tūkstošiem. Padomju laiku mājā, ne renovētās līdzoši labā lokācijā. Jā. Viņi ir pārsteigti. Starp citu, tiem, kam interesē, mums bija ciemos arī no Igaunijas cilvēki. Mēs kopā vērtējām Latvijas piedāvājumu. Caur Igaunijas prizmu. Caur viņu acīm, kā viņi redz to. Un bija ļoti interesanti tas, ka Agenskalnā, kur ir jau tādas pīka cenas mums, tādu pašu īpašumu tu vari Igaunijā nopirkt 2 reizes dārgāk, bet izīrēt par to pašu cenu tikai. Un tas ir arī iemesls, kādēļ pēdējā laikā Igauni ļoti skatās uz Rīgu. Un tas arī mēs mazliet atgriežamies pie tā Igauņu tādas pieejas un domgājienu. Viņi ļoti tā kā arī investē un skatās rēķina atdeves, ja es nopirkšu un es izīrēšu, kāda būs atdeve. Un viņu tas kopējā tā noskaņojas pašlaik viņu tirgu, ņemot vērā tās pārdošanas cenas un īres cenas, kas ir varbūt nedaudz lielākas par Rīgu, bet fundamentāli nav atšķirīgs. Viņi saka, ka viņi Tallinā vairs nevar iegūt atdeves no šīs no ieguldījuma atdeves. Un tādēļ viņi skatās arī diezgan daudz uz Rīgas tirgu, uz Rīgas situāciju. Man liekas, pagājušā gada nogala bija ļoti aktīva. Es esmu arī pats runājies ar daudziem potenciāliem investoriem, kur šeit skatās dažāda līmeņa investīcijas, gan jaunajos projektos, kur varētu atbraukt un nopirkt vairākus dzīvokļus, gan renovēt, gan renovēt māju, varbūt ne gluži klasisko lielo paneļu māju, bet, teiksim, vēsturiskās mājas kaut kur, ja. Tā kā tā interese ir, jautājums ir kā viņi nosēdīsies darījumos. Un arī vēl viena interesanta lieta, par tu pieminēji to stāvu,
ka, ja mēs runājam ar attīstītājiem Latvijā, un mēs sakam, ir tas segments, kas ir tie kuri dzīvos šī dzīvokļi, tie investori, kas tā kā pērk investīcijām, tad principā Latvijā ir tā, ka investīciju tie klienti ir tā, 2-3 dzīvokļi, 2-3 dzīvokļi viņi nopērk. Tad savukārt Igaunijā tas investīciju segments ir 10-20 dzīvokļi, kur nāk viens investors nopērk 10-20, un tas arī ir tāds mazliet cits jau tas vēriens un apjoms, ja mēs runājam par to investīciju segmentu. Es domāju, ka viņi ir attīstīti kapitāli piesaistēt to nekustamo īpašumu iegādēji, un tad viņi to visu ir tā attīstījuši, ka tur nav to tukšumu robu. Mums Latvijā tas kapitāls bieži vien ir tāds. Viņiem arī ir bijuši īstenībā pēdējos gados, arī viņiem ir tie vienreči vairāk bijuši, kur ir diezgan labi darījumi arī bijuši tiem igauņu cilvēkiem, kā pārdodot kaut kādus jaunu uzņēmumus un liela daļa no tās naudas aizies nekustamo īpašumu investīcijās. Tad viņi ir kaut kur exitojuši un tagad investē jau. Salikuši nekustamo īpašumā kā aktīvā. Jā. Tas arī īstenībā ir kaut kāda viena lieta, kas tā kā ietekmē. Protams, ka tas nav tā fundamentāli, kad uzreiz tas tur tā pilnībā samaina to tirgu, bet tas ir virzošais elements. Ja tev ir 1 miljards kopējais gadā, tad jau tur diezgan var pamainīties, kādu vienredz pārdot. Jā, protams, ka ne visu naudu viņi tur, bet tik pa laikam viņiem ir katru gadu vai katru otro gadu viņiem ir kaut kāds tur vēl vairāk. Ja tā paskatās, vai ne? Cik forši, ja mums Latvijā kāds kaut ko tādu labu radītu, pārdot un tad nopirktu tur vairākus stāvus, daudzus stāvus vai ieguldīt, un tas tādā veidā attīst pilsētu. Pilnīgi var redzēt, kā nekustamo īpašumu attīstība attīsta pilsētu, un tas tikai tad, ja mēs visi strādājam. Un tā pēdējā varbūt piezīme vēl par to, kas varbūt veido un virzi to cenu līmeni un to sajūtu, kā ir dzīvot tādīs galvaspilsētās. Viļņā vēl ir viena specifika par iebraucēju skaitu un par iebraucēju situāciju, jo, ja nemaldos, Viļņā ir lielāks ukraiņu bēgļu skaits bijis. Mums vispār kopumā bija... Bet loģiski, vai ne? Viņi tā kā loģistiski. No vienas puses jā, bet no otras puses principā ir tā, ka ja skatās uz Baltiju, tad Rīgā vēsturiski ir vislielākais krievalodīgos cilvēku skaits. Tā kā ērtāka vide, ja? It kā ērtāka vide no vienas puses būtu, bet īstenībā, ja es skatījos tos dažus gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, īstenībā Latvijā vismazākais ukraiņu bēgļu skaits. Viens ir tas, ka un tādā brīdī, kad ir tas ukraiņu īpatsvars ienāk tev pilsētā, viņi meklē īres dzīvokļus, un viņi paņem kaut kādu to ekonomisko segmentu, un līdz ar to tam vietējiem iedzīvotājiem vairs nav pieejams tas ekonomiskais segments īres tirgo. Viņi spiež uz augšu. Un tas vietējiem ir tā kā viens tas, ka tā īres cena pati par sevi iet uz augšu, un otrs tas, ka tu nonāc jau augstākā tanī cenu kategorijā. Un tad bieži vien ir tas stāsts par to, ka es esmu nonācis jau tādā augstākā cenu kategorijā, un man ir jāizvēlās vai nu es īrēju par šo summu, vai es skatos kā alternatīvu kredīts, kas varbūt ir mazāks ikmēneša maksājums, bet kredīts arī tur diezgan nav tik vienkārši, kad tur jābūt pirmā iemaksā, jābūt maksātspēja un tādām lietām. Un otra lieta, kas vēl Viļņā ir ne tikai ukraiņu bēgļi, bet Viļņā ir diezgan liels īpatsvars, ja mēs skatāmies nevis varbūt liels īpatsvars, bet diezgan liels skaits salīdzinājumā ar Baltiju, ir tieši Baltkrievu iedzīvotāji, kuri ir pārnesuši savus uzņēmumus un strādā ar uzņēmumiem tur. Viņiem ir lieli Baltkrievu uzņēmumi, kur principā arī pamatā strādā Baltkrievijas iedzīvotāji, IT organizācijas, kuriem ir lieli ienākumi un kur arī tādā Viļņā koncentrējās. Tas bija tas mītlis, ka principā daļa no šiem uzņēmējiem IT industrijas pārstāvjiem saprata, nē, viss, mēs pārceļamies no Baltkrievijas uz Viļņu, ja? Un tas segments ar tur diezgan liels. Un vēl pie tam IT Lietuva, es saprotu, ir diezgan attīstīta arī šai ziņā. Un Viļņa papildus visam tam vēl piesaista daudz starptautiskās korporāciju kaut kādus centrus, kur biroju darbinieki, un ja mēs skatāmies uz to kredītņemšanu, tad īstenībā kredītņēmēja portfels ir lielā mērā biroju darbinieks. Ja? Un tad tas arī tur tajos biroju centros strādā daudz vietējie cilvēki, ja? Un attiecīgi viņiem ir pastāvīgs darbs ar salīdzinoši labiem ienākumiem, un tad attiecīgi viņš ir kā pamats jau, lai izsniegtu šo kredītu un to ekonomiku jau tā vairāk iegriezt. Tā kā tas ir tāds Viļņas specifika. Tāds rengens Viļņas. Paldies tev. Nē, tiešām ļoti interesanti.
Un man liek, varbūt novēli mums kaut ko, lai mums izdotos arī savus attīstības stāstus vēl tālāk. Kā mēs turpinam šo visu, jo kaut kāds momentums ir. Kā tev šķiet, kas ir tas, kur tu redzi mūsu attīstību? Mazliet par Igauniju, mazliet par Lietuvu ieskicēji. Ja? Kas ir tas mūsu? Ja man jautā, vai ir labs brīdis iegādāties īpašumu, labākais brīdis bija pirms 10 gadiem, bet otrs labākais ir tagad, tāds vecais labais teiciens. Bet tiešām, ja tagad ir tā vajadzība un ir iespējas iegādāties, tad pašlaik ir labs mirklis, lai izvērtētu variantus. Jo, kā jau mēs runājam, kad potenciāls cenu kritumam ir salīdzinoši neliels, vairāk ticamākie scenāriji par to, ka tas cenu līmenis varētu tikai kāpt. Skatāmies, vērtējam, tad, kad mēs iegādājamies īpašumu, skatāmies ne tikai uz manām individuālajām vēlmēm, bet arī uz tirgus kopējo aktivitāti, lai pat tad, ja es tur negribēšu vairs dzīvot, bet kāds cits gribēs tur viņu izīrēt un būs pietiekami liels pieprasījums. Ja mēs runājam par hipotekāro kredītu, izvērtējam savas iespējas ilgtermiņā, atbildīgi pieņemam šo lēmumu un atceramies, ka hipotekārais kredīts nav uz visu mūžu, kas arī ir mazliet atšķirīgi no aptaujām. Mēs redzam, ka Latvijas iedzīvotāji, ja pērk mājokli, tad viņš visam mūžam tā kā ar tādu ieceri jau 30 gadi. Jā. Bet Igaunijā un Lietuvā viņi tā brīvāk tam pieiet, un viņi saprot, ka tas ir tāds hipotekārais kredīts ir līdzeklis, lai iegādāties mājokli, bet nevis tā, ka man tagad būs mūža attiecības ar hipotekāro kredītu un konkrēto mājokli. Un mēs redzam, ka īstenībā vidējais hipotekāra kredīta ilgums vidējais ir pat tad, ja noslēdz 25 gadiem, pēc 10 gadiem šis kredīts ir beidzies, vidēji. Vai nu pārdodam, vai nu kaut kādu tur citu iemeslu dēļ kredīts tiek izmaksāts. Ja mēs raugāmies arī no tāda makro, varbūt tāda līmeņa par tām cenām, veselīgi būtu, ja mums tās cenas turpinātu kāpt, tāda veselīga, lai tie darījumi notiek un tās cenas turpinātu kāpt. Protams, ka šeit ir viens risks, kur jau Igauņi mazliet atdurās par tiem griestiem, cenu griestiem, un par to mājokļu pieejamību. Un es domāju, ka pārāk strauji nekustamo īpašumu cenu kāpums, kur pretī nekāpja ienākumi, ir ļoti bīstams, jo tas samazina tiešā veidā mājokļu pieejamību. Mēs zinām, ka visā Eiropā lielākoties daudzās vietās, gan tur, kur ir siltāks un ne tikai, tur ir daudz problēmas ar visādiem īstermiņa nomas jautājumiem. Daudzās vietās jau tur aizliedz to īstermiņa nomu, vienkārši, lai parastiem vietējiem iedzīvotājiem būtu iespēja iegādāties to mājokli. Tā kā es domāju, ka ir svarīgi tanī kontekstā, kad cenu kāpums un aktivitātes pieaugums nesagrauj to pieejamību. Pašlaik pieejamība ir salīdzinoši labā līmenī. Es zinu, ka vidējiem Latvijas iedzīvotājiem, raugoties uz Latvijas nekustamo īpašumu cenu, vienmēr liekas, ka tas cenu līmenis ir ļoti augsts. Īpaši, ja grib pirkt to, ko tu gribētu. Jā, tad vienmēr liekas, ka tas cenu līmenis ir ļoti, ļoti augsts, bet šī kontekstā labu ziņu nav pircējiem, ka cenas var kāpt. Varbūt tās labas ziņas pārdevējiem. Varbūt ir kāds, kas gaida, varbūt kaut kādu īpašumu ir noskatījis, varbūt, kad gribētu pārdot. Un tas pēdējais novēlējums, es domāju, ir, ka mazliet atrast to Rīgas attīstības scenāriju, jo pašlaik tā Rīga, es neesmu pārliecināts, vai viņa attīstās tā kaut kādā kontrolētā un fokusētā veidā. Es biju pirms vairākiem gadiem vienā konferencē, kur arī tika izmantots tāds vārds par to pilsētas attīstību. Ka Ikejā ir tāds negaidīts bērns, kurš pieteicies un kurš attīsta to visu reģionu. Un tā arī ir. Tas Ikeja atnāca un viņš attīstīja to visu reģionu. Tas nebija tāds nekontrolēts pilsētā. Tas nebija tā ļoti kontrolēts un fokusēts un ar tādu strateģisku skatu, kad mēs te piesaistīsim Ikejā un tad pēc tam mēs te attīstīsim visu to. Tā kā mazliet tas pilsētas centrs mazliet ir tāds, es domāju, pašlaik tāds sāpīgs jautājums un vispār tā kopējā Rīgas attīstība ir tāds sāpīgs jautājums. Un es ļoti, ļoti ceru, ka māju renovācija uzņems daudz straujāku tēmu. Altuma programmas pēdējās izsludinātās ir pilnībā aizpildītas, un es ceru, ka mēs to aizpildījumu uz papīra redzēsim renovētās mājās uz Rīgas ielām, jo tiešām tā ir tā lieta, es domāju, kur Rīga ir daudzus gadus ir atpalikusi, jo ja ņemam vērā, ka aizvien mazāka daļa sabiedrības grib dzīvot padomju laiku mājokļos, guļamrajonos, pārblīvētās vārtrūmēs, kur nav vieta mašīnām, kur ir jācīnās ar kaimiņu
par stāvēšanas vietu, ņemam vērā, ka tā ir tā tendence. Jaunā paudze vispār savādāk raugās uz lietām. Viņi, labi, ja viņi nevarēs atļauties šo te jauno projektu, viņi skatīsies uz renovēto vai kaut kādu nākamo līmeni. Ja? Tā kā es ļoti ceru, ka mēs uzņemsim ļoti lielu tādu tempu renovācijās, ir sevišķi mājokļiem, kas ir tādās labās lokācijās. Mums ir ļoti daudz labas lokācijas. Mums ir Daugava, mums ir ūdeņi, mums ir tik fantastiski daudz skaistu vietu, kur vienkārši šos mājokļus varētu renovēt un viņiem būtu cita vērtība, gan emocionālā, gan arī matemātikā. Ok, super, īstenībā ļoti labi ieteikumi. Es vēl no sevis tad piemetīšu, nobalso par renovāciju, ja tev tas nav, ja liekas loģisks, viss, kas saistās ar renovāciju, ja tur viss ir godīgi, tad es uzskatu, ka viņu jātaisa, jādara, renovācijai, Otrs jautājums, ja tu nevari atrast kaut ko tu gribētu sev nopirkt dzīvošanai, varbūt vienkārši nopirkt kaut ko pagaidām, ko tu vari, kaut kā savādāk izīrēt vai kā savādāk, tas ir tīri no finanses pratības, nevis nepirkt neko, ņemt dalību nekustamā īpašuma tirgu, un jau šie divi, man liekas, jau tā liek domāt, ka tā pilsēta griežās un attīstās, un mēs, tā teikt, kustinām to nekustamo īpašumu tirgu, un ekonomikai ir tā grieze. Tā kā, paldies Kasparam, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Jā, paldies Luminor, paldies visiem, kas skatās. Un gaidat vēl jaunas sarunas, rakstat, ko jūs gribētu dzirdēt. Un tiekamies vakaros mūsu tiešraidēs, kur mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem, skatīsimies, kas labs izliks pārdošanā, un nekautrēsimies izteikt arī savas domas. Paldies, tiekamies citās tiešraidēs. Paldies, Kaspar. Atā, čau.